Tas ir tāds pētījums, kad mēs no savas dzīves daļas labierīcībās pavadām 2,5 gadus. Johaidī, 2,5 gadi. Nav tā, ka, teiksim, tā cena ir mazsvarīga. Protams, ka cena ir viena no svarīgākajām lietām. Tas tev veido tā produktu pašizmaksu galā. Tā kā cena, tas ir, protams, ka svarīgi. No loģistiski tas ir svarīgi, ka tev paņem laicīgi un aizved arī laicīgi. Jo mazāk tu komunicē tajos brīžos, jo foršāk, jo tad zini, ka nekādu problēmu nav un tu vari koncentrēties uz citu. Bet pa lielam, ka tu esi blakus visu procesa laikā, tu viņu noinformē. Ja kaut kas arī mainās, tu nebeidz prom, tu nemūs prom no jautājuma risināšanu, tu sazinies un pasaki, klau, ir šādi un tādi, bet es esmu atradis risinājumu pustāvu. Nekas nemainās, mēs būsim laikā. Es zvanu tam Oļigam, es saku, Oļig, saprotu tāda situācija, viņš teica, ka var rindu nopirkt. Jā, labi, klausies, tagad vairs necēl viņam klausulu. Tur pieņemsi kaut kāds objekts vai vēl kaut kas, kur tev sarunās ir kaut kāds krāns, kuram jāizceļ ārā, tad tas nedarēs. Tā kā tur ir tomēr svarīgi tā precizitāte, kurā tu esi pateicis, kurā tu būsi. Jo tu arī pielāgojies tiem datumiem, ko tev pasaka. Jā, noliktavs jau arī nav tā, ka viss darbojās, teiksim, bet tu tur atbrauc ātrāk, ja man ir kaut kāda īres noliktavs, es pateicu, ka tad mašīna būs tad. Tu nevar nemaz tā piebraukt ātrāk un izkrāmēties, dabūs pats gaidīt. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Esiet sveicināti, atkal mēs tiekamies mūsu podcastu sarunā, un šodien mūsu viesi ir divi arī ļoti interesanti kungi, ar kuriem mēs parunāsim par dažādām lietām. Mums ir Andrijs no TB Box. Jā, sveiki. Un mums ir Sergejs no Vervo. Jā, sveiks. Vervo jau ir te jau visu laiku mums te uz galda stāv, un vienmēr kāds parasti no Vervo arī ciemojās, bet mēs parunāsim patiesībā par daudz dažādām ļoti interesantām tēmām, manuprāt. Pirmā tēma būs santehnika, pareizi? Gandrīz vai, jā. Gandrīz vai, tā to varētu nosaukt. Restīvi tādas utilitāras lietas, kuras ir ļoti svarīgas, tad, kad mēs dodamies uz saucamo, kā to sauc pareizi, uz toleti. Uz labierīcībām, paldies. Jā, vēl to mēs sauc reizēm par dāmu istabu, vai ne? Un kaut kā vēl. Kungu istaba arī viņa. Kungu istaba arī ir tieši tā. Tieši tā, un tad mēs, protams, parunāsim arī par Vervo, par to, kā tad Vervo palīdz arī dažādos citos biznesos, un tad vēl mēs parunāsim arī par tādu interesantu lietu kā BNI, kas ir arī tāda veida tīklošanās iespēja tieši dažādiem cilvēkiem, kuri ir biznesā un dara kaut ko, lai arī sadarbotos kopīgi. Tad, ko aiziet sākam? Andrij, varbūt tad sākam ar tevi par TB Box, un mēs te mēģinājām saprast, kādi tad ir tie dažādie terminoloģijas, pareizie, nepareizie. Varbūt pastāst mazliet, kas ir TB Box un vispār kā tu nonāci līdz tam, ka kaut ko vajag darīt tajās dāmu, kungu istabās un labierīcībās, un kā mēs to vēl saucam. TB Box tas ir tāds jauns zīmols, ko es arī pats esmu radījis kopā ar draugiem. Varbūt tās tagad esmu mazliet palicis, negribēju teikt, ka viens pats, bet mazliet tā kā vadošāks. Jā, un tas stāsts ir īstenībā ļoti vienkārši. Es no 2000. Gada 6. septembra sāku strādāt lielā santehnikas uzņēmumā, tirgoju santehniku. Vairāk nekā 20 gadus nostrādājis santehnikā. Un zini, kā tagad tev tā strādā, daudz laika tur veltai santehnikai un visam pārējām, un tad tā gribējās tās visas zināšanas, ko tu esi iegūst, tās visas zināšanas ielikt kaut kādā tādā jēdzīgā lietā un gribās atstāt kaut kādu nospiedumu santehnikas pasaulē. Un tāpēc radās tāda ideja par TB Box zīmolu savējo, un kas uzlabo labierīcības, vairāk tas ir domās kā publiskajām labierīcībām, bet, kā es publiskās labierīcības, es viņas saucu jebkuras labierīcības, arī pie jums šeit ofisā, tās arī ir publiskas labierīcības, kafejnīs, restorāni, tirdzniecības centri, stadioni, un tad gribās, kad cilvēki aizies uz tām labierīcībām,
Un viņiem ir patīkami, jo tā ir tāda viena no tādām svarīgākajām vispārībā vietām mums. Ziniet, cik mēs daudz pavadām vispārībā? Nu, tad aiziet, cik mēs Cik daudz mēs laika daudz pavadām pavadām laiku? labierīcībās. Jā, labierīcībās. Tas ir tāds pētījums, kad mēs no savas dzīves daļas labierīcībās pavadām 2,5 gadus. Johaidī, 2,5 gadi. Jā. No dzīves, jā? Jā, no no tādas dzīves, vidējās 2,5 cilvēka gadi. dzīves. Bet es domāju, tagad ar telefoniem tagad sēžot vēl vairāk, jo tur pavada. Es domāju, ka tas Jau pētījums... pārspējas. Jā, es domāju, ka jau vairāk. Jā, Jau uz 5 gadiem Jā, droši vien es vēl, domāju, vai ka ne? vēl jau, jā. Zini, ir tie daudzie tie video, kur iznāk ārā no mazmājiņas, tur īpaši pa vīriem tas tā it kā ir tie video uztaisīt, kad viņš vīrs tur ātri apģērbās, ātri pāēda, ātri visu izdara, bet no tās labierīcībām viņš iznāk pēc kādām 5 stundām ar saviem tiem Saļims. krampiem, saļims jau viņš jau nosēdējis, viss jau ar telefonu rokās. Nu, Jā. jā, senāk avīzes lasīja, tagad telefons jāskarolē, vai ne? Nu, principā Jā. funkcija jau tā pati, ļoti līdzīga. Jā. Nu, vienīgais tas, ka, zin kā, avīzēs mēs kaut ko izlasījām, nu tur viss tur beidzās. Izlasīt. Vairs Laiks jau iet. nav ko lasīt. Avīze varēja izlasīt. Jā. Tagad var kaut ko pāršķirt jaunu stundām, telefonu, jā. jā. Nu, Nu, skaidrs, nu, tagad ievērojams dzīves laiks klausies, bet tas nozīmē, ka ir baigi svarīgi, lai tā vieta, kur mēs pavadām vismaz 2,5 gadus vidēji no savas dzīves, būtu forši, jauka, patīkama. Ir kaut kāda pētījuma, cik daudz, piemēram, cilvēku publiskajās labierīcībās pavadīja, ja vienkārši toaletēs tautas valodā normāli sauksim. To pētījumu tādu es neesmu Bet, nu- tāda atradis, bet tas ir viens no tādiem, publiskās vietas, publiskās sabiedrības ir tas, kurām obligāti būtu jābūt diezgan salīdzinoši sterili tīrām. Un tas ir tieši tas jautājums, ko atrasina Tibiboks. Kad viss ir tīri, akurāti, eleganti un droši. Jo tur mēs tomēr apmainamies ar ļoti daudz dažādiem mikrobiem un baciļiem. Nu, jā, īstenībā arī skatoties, gaidot arī tevi un gatavojoties šai sarunai, es arī domāju, ka tāds Tibiboks, kas tas ir, protams, labāk vienreiz redzēt, nekā 100 reizes dzirdēt, vai ne, un lasīt Jā. aprakstu, tad es apstījos vienkārši internetu plašumos, kas tad ir Tibiboks, nu baigi labā štele, baigi labā iekārta, bet varbūt tu vari paraksturot, protams, iespējams, ka kāds redzēs, un varbūt arī mēs šajā video redzēsim, bet varbūt tu vari paraksturot, no kā tad sastāv Tibiboks, kas ir tā funkcionalitāte un kāpēc tas ir kaut kas foršāks nekā esošais, vienkārši, nezinu, krāns, tur ziepju trauks, kur mēs uzspiežam vienkārši Jā. ar rociņu, un beigās kaut kāds, nezinu, papīra dvielīts vai fēniņš, ar ko mēs tur pie sienas kaut kur nomazgājam. Primāri tas ir, tā ir tāda iekārta. Es gribētu teikt, ka viss tā ir viens vesels liels komplekss iekārta, kas sastāv no sensoru jaucekrāna, sensoru ziepju dozatora, papīra padevēja, kas ir smuki iebūvēts apakšā zem spoguļa. Arī papīrgrosts ir iestrādāts iekšā izlietnē, ja klients vēlās virsmā. Un ka tas viss ir bez kontakta pieskāriena tāds risinājums, kas ir vajadzīgs tieši publiskajās labierīcībās. Un viss tas ir kompakts, ērts un ļoti viegli lietojams. Arī apkalpojušam personālam arī tas ir ļoti ērti lietojams, jo tur varam uzpildīt diezgan ļoti lielu kapacitātes daudzums ziepes, varam uzpildīt līdz pat 12,5 tūkstoši reizēm dozācijas. Saulvets varam salikt 2,000. Tas ir tāda iekārta, kas ir gan no lietotāja, gan no apkalpojušā personālā un labs ērts produkts. Jā, tas noteikti svarīgi, vai ne, kā arī ir ērti viņu apkalpot, bet kāda vispār varbūt tu esi tomēr tajā jomā arī darbojies, kāda ir tā publisko labierīcību noslodze, jo mēs jau reizēm nepadomājam, mums jau liekas, mēs aizējam, mēs vēl kāds ir, kas ar mums kopā kaut kur aiziet, ja, bet realitātē pieņemsim, ja mēs paņemam kaut kādu, tu minēji, labi, tur iespējams droši vien ļoti atšķirīgas tās slodzes, ja, bet kafejnīca, stadions, veikals, kāda varētu būt tā noslodze, cik tur cilvēki vispār dienā aiziet cauri? Tas, protams, ka ir katram savādāk tā noslodze ir, bet, ja pieņemsim kaut vai to pašu mūsu meža parka estrādi, jā, 20, cik tur uz koncertiem, 25,000 savācās cilvēki aptuveni, tad var iedomāties, kas iziet caur tām labierīcībām.
Man liekas, ka tādā tirdzniecības centros, tādās brīvdienās tur iziet tūkstošiem savu labierīcībām. Tāpēc, tur ir diezgan, ko turēt viņām īstenībā. Un mēs labi pierādām, mēs turam. Tirdzniecības centrs Sāga 1,5 gadu, mēs jau esam iekšā uzbūvējuši, un mēs turam. Covid laikā vispār bums būtu iedomājies. Mēs īstenībā, šis produkts īstenībā radās arī Covid laikā jau, bet, pat cik tas tāds diezgan tāds smalks produkts ir, tad viņu bija grūti tajā brīdī ienestē tirgu, un tāpēc mazliet atliku, un tad sāka 24. gadā. Paņēmu izvilku atpakaļ, pagrabu izvilku ārā, teica, nē, būs TB-box. Bet kā tu vispār nonāci līdz tā idejai, ka šādu produktu vajag? Īstenībā tā jau nav, ka tas pilnībā tāds mans radīts tāds produkts, bet es kaut kur laikam biju aizlidojis, toreiz tā precīzi neatcerēšos, kaut kādā lidostā es kaut ko tādu līdzīgu redzēju. Un tad es gribēju viņu nopirkt, atvest tirgu, šeit parādīt, bet nevarēju nopirkt viņu. Viņi nevar, tā tu nevari ieklikšķināt iekšā tur tā kā, teiksim, vanna, vai ūdens jaucējkrāns un nopirkt tā kā, un tu nevari nopirkt tādu spoguļu sistēmu, kā es viņu saucu spoguļu sistēmu. Un tāpēc es izdomāju ideju, kad es vēlos, lai šis produkts ir pieejams visiem tiem, kas viņu vēlās, jo līdz šim, kad es par to stāstu, visi stāst, tas taču tā kā ir tā kā tirdzniecības centrā, tā kā daudz piemin Akropolu, un tad arī lidostu piemin, bet es redzu, ka šis produkts ir jābūt pieejamam katram uzņēmējam, kurš to vēlās, savas labierīcības uztaisīt energoefektīvas un labas. Un arī es uzskatu, ka mēs kā lietotāji esam pelnījuši publiskās labierīcības, labas publiskās labierīcības mēs esam pelnījuši. Par to jau mēs vienojāmies, principā sarunas sākumā, tas pietiekuši daudz dzīves laika tiek pavadījis, lai viss tas process būtu pēc iespējas gludāks un foršāks. Redz kā, tad respektīvi tavs mērķis ir padarīt šo kā tādu pieejamu, plaši pieejamu produktu ikvienam uzņēmumam, ikvienai publiskai, varētu teikt, labierīcību vietai. Jā, tieši tā, tas ir mans mērķis, padarīt plaši pieejamu šo produktu, tas, kas to vēlās. Lai tas nav tikai tā, kad cilvēks par to domā tikai, ja man būtu tirdzniecības centrs, tad man būtu TB-box. Nē, ja jums ir mazs kafēnīca, jums arī var būt TB-box. Lieliski, droši vien pie tā TB-box mēs vēl atgriezīsimies un pie labierīcību kultūras, vai ne? Bet kā, viens ir tāda ideja par TB-box, bet kā radās ideja sadarboties ar Vervo? Ar Vervo īstenībā es arī esmu strādājis arī savā iepriekšējā darba vietā ar kravas pārvadājumiem. Man ir bijuši eksporta darījumi, un arī tur es esmu ar Vervo sadarbojies, pa santehniku vedis. Bet konkrēti ar Sergeju mēs iepazināmies BNI mēs iepazināmies ar Sergeju, tad, kad es jau biju savu TB-box kompāniju nodibinājis jau, un tad es iestājos BNI, tur mēs ar Sergeju iepazināmies. Tāpēc, tā pieredze ar kravu pārvadājumiem man ir diezgan arī liela, un tieši ar santehniku, kas ir īstenībā tāds trausls produkts. Tur dažādi atgadījumi ir bijuši. Sergej, Vannas kaut kādas, kā tur ir Vervo, kā Vervo izturās pret tādiem trausliem produktiem vedot? Labi? Skrupulozi. Uzmanīgi. Kā vienmēr paskatāmies, kas ir jāved, kā ir nopakos, pārbaudam 2 reizes. Jā, pārliecības pārjautājumi arī nosūtītājiem, vai pietiekami labi sapakos un skatāmies. Bet palielam, ja netiek vest kaut kur nepārkraujam un vedam patiešo, tad palielam, ja pietiekami labi noštrupēts, viss nofiksēs, tad tur nekas nenotiek. Ja šoferis pēkšņi tur kaut kāds force mažors nenotiek, viņš strauji bremzē, tad tur fiksē jebko, visādi var būt. Bet tā 99,9% gadījumos viss ir forši. Jo santehniku arī esam veduši. Es vienīgi ar tevi neesmu strādājis, neesmu strādājis iepriekš, kad santehnikā bija citi santehnikas uzņēmumi, kur visādi jaucēji krāni, vannas, klozetpodi, viss kaut kas ir jāved. Santehnika liela. Tad arī Vervo, es saprotu, labierīcības nav svešas labierīcību joma, un katrā ziņā viss trauslās lietas, kas tiek uzticētas Vervo, tad tās ar lielu rūpību. Palielam, jā.
Nu, ko, forši par to ir prieks dzirdēt. Nu, kā tad jūs tur iepazināties, Sergej? Ko tad jūs tajā BNI tur darat? Varbūt Iepazināmies, mēs sanāk pirms nepilna gada, vai ne? Kaut kur, kad BNI Sanders sāka veidoties. Tikai Lieliem sanāca tā, ka mani kolēģi jau ir bijuši iekš BNI, un es jau par BNI zināju arī iepriekš pats. Un tajā brīdī es biju domājis, kā man tas var noderēt. Nebija, ja godīgi, nebija ne idejas, ne pat kaut kādas aptveres, kā tas var noderēt man loģistikā. Ja? Nu, tad iestājas mani kolēģi, es sapratu, ka tur forši tīklošanās, pa lielam kontaktu apmaiņa, līdzīgi kā kaut kādi citi semināri vai citi pasākumi, kas notiek. Bet te ir tāda individuālāka pieeja katram, un katra, kas svarīgi ir idejas izpratne, kas kam vajadzīgs ir, un kā tu vari būt noderīgs tur. Un pa lielam es tur biju kā viesis, un man šeit tad Andrijs vēlāk atnāca, ja? Jā, es vēlāk. Jā, un Andrijs nopičoja savu biznesu, un pa lielam mēs skatāmies, es redzu, forši, tas jau uzreiz saprotu, šo var vest, bet pa lielam tas sanāca, tas nebija tā, ka agresīvi kaut kā aizņem Andriju, dot man tagad to, ja? Jūs esat vienā kopienā. Tas vienkārši dabiskā veidā sanāca pēc pāris mēnešiem, kā mēs jau bijām tur kā biedri. Tad Andrijs vienkārši mēs parunājam, viņš pateica, man ir tas, ko vest, tas būs potenciāli projektos, ir tas, cik šis varētu maksāt, iedot plus mīnus vismaz. Tā kā, jo nav tikai tā, ka mēs koncentrējamies, ir gatavs to produkts, mēs tagad to gatavojamies. Ja nav, tad piedot, sorry. Pa lielam mēs arī tāmējam uz priekšu, lai cilvēki zina, uz ko rēķināties. Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi to saprast. Varbūt tagad mūsdienu ģeopolitiskos apstākļos grūti, tīpaši pēc pāris mēnešiem, kad cenas strauji tirgu mainās, un tu nevari solīt neko uz priekšu tālu. Bet es saku, mums dabiski tā komunikācija un sadarbība radījās mēnešiem ejot uz priekšu, saprotot, kas kam ir vajadzīgs un kas ko var piedāvāt. Un tagad jūs tur vadājat kaut ko, ja? Andrij, kā tu tur ir? Vadājam. Pagaidām Tibibox mums vēl nav tāds eksporta produkts, pagaidām mēs neesam tāda eksporta tirgu izgājuši ārā. Bet, ir darījumi, kurus mēs ar Vervo vadājam, un ir arī darījumi, teiksim, ar Vervo. Citreiz ir kāds pircējs, kurš nopērk, teiksim, kravu man ir nopērkama vienā valstī, tā jāved uz citu valstu, un mēs tad taisam tādu, kā viņš saucas, cross-trades, jā. Ka tev nav jāved uz Latviju, bet mēs pataisno aizvedam klientam teiksim, tur no Čehijas uz Vāciju. Kā pa piemēru, ja, ka tev nav jāved obligāti uz Latviju tā prece, bet mēs pataisno varam piegādāt klientam. Tas arī ir ērti, un ar Vervo vienmēr arī operatīvi un ātri atbild, es atceros vienreiz, bet man tur darījums tur nenotikās, bet ko bija svarīgi, ka bija svarīgi iedot klientam ātru cenu, bet tas bija pat Tibibox, jā. Tas ir tomēr spogulis, trausmas un viss kaut kas. Un tad mēs toreiz reiķinājām, man uz Madeiru vajadzēja. Baigi operatīvi, tur gribēja to cenu, tur un tā, bet tad mēs, Sergejs piedāvāja toreiz lidmašīnu. Kas īstenībā tā cenu ziņā nemazam tik, starpība nebija liela. Starpība nebija tik liela vai ar mašīnu, bet tev tu laiku iekonomē. Ņemot vērā to, ka droši vien uz Madeiru īsti nevar tā aizripot līdz galam. Jā, nevar, jā. Varbūt ar kaut kāda amfībija vienīgais, vai ne? Jā, tā kā, un toreiz, jā, bet diemžēl tas darījums nenotikās, bet bija operatīvi iedots risinājums, cena. Iespējams, ka cena nepatika. Es nezinu, pātri varbūt mēs jau iedām, viņš nebija tik gatavs. Tur bija feedbacks jāprasa, kas to dara, kas nedara. Jā, bet ir, jā. Un man arī svarīgi ir tie risinājumi, kad gan ar to lidmašīnu, gan ar to sauszemes transportu, respektīvi tie risinājumi ir svarīgi, kad mēs varam pielāgot operatīvu kaut kādu, teiksim, ka mēs klientam varam iedot operatīvu cenu, vai tas tur lidmašīnu vajadzēs, vai ar transportu. Tas ir svarīgi lieta. Redz, tas ir svarīgi, jo sadarbībā ir svarīgas lietas, kas vēl jums ir svarīgas sadarbībā. Kad jūs, es nezinu, piemēram, Sergej, tad, kad tu izvēlēsi sadarbības partnerus, kam ko vest, protams, labi, klients ir klients, viņš tev prasa, tu viņam saka, protams, tur, nezinu, kurš šitas ir, bet tomēr domājot par tādu ilgtermiņu sadarbību. Andrij, kas tev ir svarīgi, domājot par to, ar kādiem sadarbības partneriem tu izvēlies sadarboties, tieši otrādi neizvēlies sadarboties? Mēs par šito mazliet varētu parunāt. Cena.
Cena. Labi. Nē, cena, Cena, ok. bet jā, nav tā, ka, teiksim, tā cena ir, mazsvarīga. Protams, ka, cena ir viena no Protams, svarīgākajām lietām. Tas tev veido tā produktu pašizmaksas galā. Tā kā, cena tas ir, protams, ka svarīgi. Svarīgi ir, ja skatās no tās transporta lietas, no loģistikas, tas ir svarīgi, ka tev tur paņem laicīgi un aizved arī laicīgi. Un kad ir visi papīri sakārtoti, jo ir iestādes, kurām tie papīri ir ļoti svarīgi. Mēs paši zinām, kurš tās iestādes ir, kurām patīk, kad visi papīri ir sakārtot. Visām iestādēm noteikti patīk. Jā. Papīri sakārt. Tā kā, un tā uzticamība, jā. Tieši tā rodas arī tā uzticamība. Uzticamība vai domājot par to potenciālāko sadarbības partneru izvēli, kā jūs nosakat to, vai viņš ir uzticams vai nav? Piemēram, jūs sakat, jūs, piemēram, arī BNI tur sapazināties. Kā jūs sapratāt, šitas čalis ir ok, viņš būs tas uzticamais, un viņš pat iespējams varbūt ne par lētāko cenu, bet viņš mani izvedīs cauri tam procesam līdz tam punktam, kur man vajag. Tā es vairāk no klienta skatu punkta teiktu, kā es to redzu, ka pirmkārt, kā Andrijs minēja, ir laikā paņem, laikā piegādā, bet atkal skatoties, kas tā ir par kravu, ja tā ir kaut kāda saliktā, tur viena paleta, ja tu koncentrēsi pašu lētāko cenu, teiksim, tur ar pārkraušanas, ar noliktavām, termināļa, tur parasti tev fiksētas dienas nebūs, ja, nekad tur 2-3 dienas ir tas piegādes loks, kurā tu to piegādi realizē, bet es arī teiktu paralēli visam šim, pat ja laikā un viss tiek izdarīts, ka ir tā komunikācija savstarpējā, ka klients zina, ka tu vari viņam to problēmu nevis tikai vienkārši sakraut un aizmirst par viņu un tad izstādīt rēķinu, kas ir forši īstenībā, ja, jo mazāk tu komunicē tajos brīžos, jo foršāk, jo tad zini, ka nekādu problēmu nav un tu vari koncentrēties citu. Bet pa lielam, ka tu esi blakus visu procesa laikā, tu viņu noinformē. Ja kaut kas arī mainās, tu nebeidz prom, tu nemūs prom no jautājumu risināšanu, tu sazinies un pasaki, Klau, ir šādi un tādi, bet es esmu atradis risinājumu, būs tā, nekas nemainās, mēs būsim laikā tur. Un dažreiz, arī pat, ja notiek kaut kādi force mažori, ka tu dažreiz klientam liec saprast to, ka bez mazvai viņa krava ir vienīgā, ar kuru tu strādā. Ka viņam nebūs tā, ka es nevaru tevi runāt, man te vēl 200 kravas tagad brauc. Ka viņam ir vienmēr tā sajūta, ka tu strādā tieši viņu ved viņa kravu. Es uzskatu, tāda ir tā pievienot. Partneri, kā tu varētu izvēlēties. Es mēģinu to individuālo to pieeju dot pēc maksimāli, cik man robežas to un iespējas atļauj. Un kā komunikācija, es uzskatu, ļoti svarīga vispār šajā jomā. Jo tas arī veido uzticamību un būtu paļaušanos vienam uz otru. Andrij, kā ir, tu piekrīt tiem Sergeja punktiem, vēl kaut kas pievienojums? Nē, protams, interesanti, ka viņam 200 kravas, bet es esmu viņam vienīgais. Tas ir forši. Bet tu taču arī klausies, tu arī neveid vienu podu pareizi. Tu arī veid visticamāk 200 vismaz. Jā, ir bijis, jā. Baigi daudz nav, bet ir bijis, jā. Es atceros, tas tev varbūt tās tieši par šito tēmu, bet es par tiem, kā es personīgi vedu to, bet tas nebija es, kas neveda, bet man bija tāda situācija, baigi daudz gadus atpakaļ, un man viens klients zvan tur, tad vēl, kad varēja strādāt vēl no Minskas, viņš zvana man, klausies, Andrij, tur vajag, man tur tik un tik izlietnes, tur 80 vai cik tur tās izlietnes. Marriott viesnīcai, un es tā, jā, labi, jā, viņš man tur nosauc to modeli, kādu tur vajag, tā izlietne, tur vien pār pa 200 eiro, viena maksā. Un es sazinos ar rūpnīcu, saku, 2 nedēļu laikā būs. Viņš saka, nedēļas laikā būs, saku, 2 nedēļu. Labi, tad nedēļas laikā būs, un viņš saka, davai sūta augšā. Es arī pasūtu to, viņš liek to klausumus, tad nedēļas laikā būs. Es saku, 2 nedēļas. Viņš tikai nedēļas laikā, es nezinu, vai viņam tur otrā galā stāvēja klients, vai kas, vai viņam vajadzēja viņam tur pateikt, ka nedēļas laikā būs vai vēl kaut kas. Un viņš man saka, sūta augšā, un es, protams, pasūtu. Es jau zinu, es jau aptuveni to klientu pazīstu un zinu, un es zinu, tā labi, nav jau vairs jau ko īstenībā tur, viss divas notiekās, viss tur, nezinu, nedēļas laikā es zinu, ka tas, taču nebūs, Ar rūpnīcu tur sazvanījāmies un viss izdarījām, tur pusotrā nedēļa atnāca līdz manai noliktavai, un tad es tālāk tur vedu, un tad viņš man pēc kaut kādas, nedēļas un vienas dienas kaut kur, tā
teiksim, 8 dienas kaut kur pēc 8 dienām zvanu. Nu, Anī, kā tur ar to kravu tur ir? Es saku, nu kā, nu, es taču jau teicu, ka 2 nedēļas. Nu labi, klausies, tev tagad, es tev iedošu tavu numuru šitam te klientam. Viņš tev zvanīs, un tu saki, ka tu sēdi fūrā iekšā uz robežu un baigā rinda. Es saku, Oļega, nopietni. Nu jā, davai. Viņš nomet tā kā tu klausuli. Un pēc brīža man zvan tur Minskas numurs tur. Viņš saka, nu tur krievu valodā runā, un viņš saka, tur, kur jūs esat? Es saku, es tur uz robežas, tur rindā stāv tur. Nu, jā, bet mums tā kā to kravu vajadzētu ātrāk. Viņš saka, es saku, nu jā, bet mums te baigā rinda, un nezinu, kad ir kāds 2-3 dienas tur tā rinda tur iestur. Viņš saka, bet tu zini, ka tu to rindu var nopirkt? Tur priekšā. Es saku, es, protams, ka visu kaut ko tādu zinu, jā, ka mēs jau neesam, es tas šofers, kur tā mašīna vispār vairs citur kaut kur stāv tur. Un tad viņš man saka, nu labi, es tev atzinīšu. Un es zinu, ka viņš tagad pēc tām pāris minūtēm tas viņa klients zvanīs un teiks, ka viņš ir man nopircis rindu. Es jau nojaušu, ka viņš tur noteikti būs kāds sazvanījis, nopircis rindu un ka es varēšu braukt visām mašīnām garām. Es zvanu tam Oļegam, es saku, Oļeg, tas varbūt tur tāda situācija. Viņš teica, ka var rindu nopirkt. Viņš saka, jā, labi, klausies, tagad vairs necēl viņam klausuli. Nu tā. Jā. Un ko mēs varam mācīties no šīs stāsta? Nē. Kad īstenībā darījums jau notikās, jā, tur viss bija beigās kārtībā, jā, tur tā stresa situācija bija, ka viņiem varbūt tās vajadzēja, bet tāpat tās jebkurā gadījumā viņi tās izlietas, jebkurā gadījumā nebūtu dabūjuši, tāpat ātrāk viņi nebūtu dabūjuši, vienkārši, viņiem tur vajadzēja kaut ko sasolīt. Bet, kad tev citreiz arī man, es arī bijis, neskatoties to, ka man nav tiesības, es arī esmu bijis fūras vadītājs, varētu teikt tā, jā. Es turēs tā kā. Nē, rekur šitādā veidā. Tādā veidā. Jā, tādā veidā, jā. Mākslīgais intelekts vēl nebija. Jā, mākslīgais intelekts vēl nebija, kas sēžu vēl šitais. Saģenerēs uz robežas kaut kāds. Jā, uz robežas. Bet, jā, kad ir svarīgi, kad ir tev uzticams partners, kurš tev atvedīs, un tad man nevajadzēs stāstīt, ka es sēžu uz robežas tur kaut kur. Un varbūt arī svarīgi, ka pateiks tā, kā ir patiesībā, nevis solījis kaut kāds, ir tas teiciens, ka tos batonus ausīs bāž vai ne, kaut kādas lietas, kas nav vai ko nevar izpildīt, bet soli to, ko var izpildīt, un ir patiesībā, man liekas, baigi forši būs, zin kā, baigi forši būs otrādi, ja teikt, ka 2 nedēļu laikā, bet tu nedēļas laikā, piemēram, piegādā. Ir bijis tā? Sergej, kā ir? Nedēļas starpība nav, protams, bijusi tā, ja 2 nedēļas piegāja, tas nozīmē, ka ļoti tāls tā distance, ko tu mēro, palielam, 2 nedēļas varbūt salikt vēl no Portugāles, to arī vēst jāturc ar termināļiem vai kaut kur, vai Turciju kaut kādu saliktās kravas, bet tik ātri nē, bet parasti jā, ja tu sasoli klientam, pats, ka faktiski būsim tādu un tādu, bet tu atbrauc 2 dienas ātrāk, un tu viņu laicīgi noinformē. Jo dažreiz ir tā, ka, ja tu aizmirsti pateikt, ka, forši tu pats redzi, mēs būsim jau rītdien klāt, un klients būs priecīgs, bet viņu nenoinformē, viņš sēž kaut kur prom, tur pludmalē, un saka, klau, man neviens nav, visu šodien brīvs. Tu atbrauc laikā, un tad tu radi kaut kādu nevajadzīgu problēmu pat tajā brīdī ar ātru atbraukšanu, ja tu nenoinformē. Tāpēc tā komunikācija atkal ir svarīga. Bet parasti, jā, sanāk ātrāk atbraukt. Dažreiz, ja mēs redzam, ka tas ziemā parasti, arī, ja mēs redzam, ka tie piegādes termiņi ir tādi aptuveni, tad mēs skatāmies, dienu varbūt mēs iedosim ar rezervīti klienti, ka būs nevis 25. bet 26. Tā, jo viss var būt ziemā, un tad tu mēģini tā nedaudz vismaz nodrošināties. Jo klienti ir dažādi, viņi daži ļoti var skatīties uz tiem datumiem un teikt, nē, bet bija tā. Tad... Jā, nevienmēr jau ir tas, kad īstenībā ātrāk ir labāk. Ja tev tur pieņemsim kaut kāds objekts vai vēl kaut kas, kur tev sarunās ar kaut kāds krāns, kuram jāizceļ ārā, tad tas nederēs. Tā kā tur ir tomēr svarīgi tā precizitāte, kurā tu esi pateicis, kurā tu būsi. Jo tu arī pielāgojies tiem datumiem, ko tev pasaka. Jā, tur noliktās jau arī nav tā, ka viss darbojās tev, teiksim, ka tu tur atbrauc ātrāk, ja man ir kaut kāda īres noliktās, es pateicu, ka tad mašīna būs tad. Tu tur nevar nemaz tā piebraukt ātrāk un izkrāmēties, dabūs pats gaidīt. Tāpēc, tas nav viss tik man liekas, kad vienkārši, es atceros, bija viens tāds, un viens cits stāstīja transports kompānija, viņiem bija tā, ka viņiem kuģis jākrauj.
un viņiem paziņo, ka kuģis ies dienu ātrāk projām. Viņiem vēl jāievērt tur, cik tur tie konteineri bija iekšā. Es vispārībā to nesaprotu, kā to var dabūt gatavu, ka kuģis izies ātrāk, un viņiem jādabūna vēl uz turieniem ir 20 konteineri vēl, kas vēl, bet viņi kaut kā tur arī tik galā, bet tā kā, jā, nevienmēr ir tas ātrāk, tas labākais variants. Labāk ir tomēr tā kā jābūt ir. Jā, precīzi. Tad, kad es mācījos arī loģistiku, tad tur bija tas just in time princips vienmēr bija tik svarīgi uzsvarts. Es ka nevis droši vien dienu ātrāk, vai ne, kad kuģis jau attiet. Kuģis arī grib kādu gribēja pārsteigt. Jā. Tad, mēs zinām, Titaniks gribēja pārsteigt visus un nonākt, cik tur tās dienas ātrāk gala mērķī, un sanāca tā nepārāk veiksmīgi, ja tā var teikt. Nedodies, loģiski būt kā Titanikam, protams. Bet... Jā, tas tādās alegorijās, tur nevajag to burtiski uztvert, bet... Es otro dienu pēc kārtas pa Titaniku jau dzirdēju. Man vakar bija novēlējums, lai tu uz Titaniku nepaspētu. Aha. Interesants novēlējums, tiešām klausies. Jā, es arī tādu, bet vienkārši tā ieminējies tagad, jā. Vienkārši tā mēs vienkārši tā mēs tā runājām, un tad tāda vienkārši novēlējuma, mēs tur tā, kas dalījāmies ar dzīves situācijām, un tad jā, lai es tev novēlētu uz Titaniku nepaspētu. Var arī droši vien tādu novēlējumu, vai ne? Jā. Tas ir arī iespējams. Tas varbūt jāpiefiksē. Ok, skaidrs mēs parunājam par to, kas tad ir svarīgi tajā sadarbībā un sadarbības partneriem, bet atgriežoties tā kā maz drusiņās pie BNI, kā jūs tur to sadarbību veidojat, jo BNI ir tā kā arī kaut kādu cilvēku vidū diezgan labi, kas zinām arī tāda tīklošanās platforma, un tur ir arī kaut kādi principi. Varbūt jūs mazliet varat pastāstīt par to? Man svarīgi, es teiksim, tā vispārībā, lai tādu mazliet tādu redzējumu, kā es to BNI redzu. Tas ir tādu uzņēmēju tāds kopums, cilvēku kopiena, teiksim tā, jā, ka varētu pareizi teikt. Kur mēs arī savā starpā, mums ir kaut kādi, teiksim, tie principi, kurus mums ir vienam par to otru jāizpild. Tas iedod tādu režīmu un arī tādu atbildības sajūtu. Un tu arī zini to, ka, ja es tur kādam to pajautāšu, tad viņš to arī izdarīs. Un tāpēc ir tur svarīgi arī tev arī pašam attiekties pret to tā nopietni, teiksim tā, ka tu nevar tur tā. Jo tad tev aizies, tev tā slavu var, mēs jau zinām, jā. Reputācija, tu vari vienu lietu izdarīt labi, 10 lietas izdarīt labi, bet viena lieta izdarīs slikti, un viss tās 10 lietas, tāds vienkārši ir, viss būs aizmirsts. Dārvas piliens medus mucā, jā. Jā. Tur kopienas sajūta tāda ir, jo tu ar tiem uzņēmējiem tu katru reizi nedēļā tiecies, jā, un tad tu jau pa lielam arī tajās tīklošanās reizēs daudz ko uzzini par viņa biznesu, arī par ārpus, jā, kā tas viss radās, un tu vairāk pat esi gatavs investēties vairāk, lai palīdzētu tam biznesam kaut ko, jo viņam nepieciešams, ja tev ir kaut kādas zināšanas vai specifika, vai tu vari ieteikt kādu. Un līdz ar to pa lielam tā ir tā ikdiena BNI, es teiktu, ka viens otram palīdzētu, kāds kaut ko meklē, un līdz ar to tie abi biznesi aug kopā. Tu man iesaki kādu varbūt klientu potenciāli, es viņam varu kādu ieteikt, nezinu, kur tu TV boxu ierīkot, jā, man tur kontakts ir vai kaut kas silts. Palielam, jā, tas ir tāds ļoti labs rekomendāciju grupa, es teiktu. Kad sākumā, bet arī nav tā, ka katrs, kurš tur vienkārši var atnākt, ja tu esi bezatbildīgs kaut kāds, vai tu negribi neko ievērot, tad tevi vēl apsvarot tevi vispār grupā paņemt. Jo tie priekšnosacījumi ir kādi, lai tu tur būtu vispār. Cik tas ir investēts. Jā, cik es zinu, viens no priekšnosacījumiem ir tāds, ka kādam ir jāuzaicina tev pareizi. Tas ir pirmais solis. Solis. Kā viesis tu atnāc. Un tad tālāk, ja tev patīk tas, ko tu redzi, tad tālāk tu arī jau aizpildīt to anketu, jā, un tad tu vari iestāties tur, un tad tevi, man liekas, izvērst. Jau izčeko? Jā, izčeko, vai tu esi, foršs. Vai darīgs, jā. Jā, un tad tu vari. Es, protams, nezinu, kā viņi to dara, bet kaut kā pārbauda.
Lūsaks. Emī. Jā. Šodien atnāca viesoties, tu uzņems pirms nedēļas. Es domāju, vai tad tur vēl foršas. Bet... Nē, protams, ka arī tur uzticamības savu ir jādabona. Tas arī. Viennozīmīgi. Nu, ko darīt tad, kad ir tiešām notiek kaut kāda tā uzticamības reputācijas krīze, ja var tā teikt, jo mēs jau katrs, kaut kādā brīdī, kaut kur nokļūdamies, kaut kur, piemēram, tā kā arī Sergej tu stāstīja, kaut kāda problēma, kaut kāds negadījums, kur ar piegādi, ja, piemēram, tavs izstāstītais gadījums ļoti spilgt, kur tur vienkārši klients tajā galā kaut ko gribēja dabūt cauri, un tu tur biji pa vidu, ja, tev tur bija arī jāizvēlās, kā tajā situācijā rīkoties. Jā, ko darīt tad, kad kaut kas nesanāk? Un kā to reputāciju tomēr kaut kā mēģināt saglabāt? Būt godīgiem pret sevi, es domāju. Tas ir pats svarīgākais, būt tieši tā godīgam. Un nevilkt to situāciju garumā. Tur tev jāzina, un iespējams, ka tu atrisinās to situāciju daudzreiz ātrāk, ka tu paziņos tam klientam, kad ir kaut kas tur noticies, jā, tur, vai kaut kas iet tur tā kā jūt, ka šķērsām, iespējams, ka tev tas pats klients arī iedos kaut kādu jau to virzienu, kur tev ir jāiet, vai varbūt tās viņam ir jau pat atrisinājums, varbūt tās viņam tur, citreiz ir tā, ka neuzspēj kaut ko laicīgi, izdarīt, jā, kaut kas tur aizķēries, viņam pats tur domā, kā tur darīt, piezvan klientam, pastāst, zin kā, man jau īstenībā arī te ir aizķeršanās, un man nemaz tik ātri nevajag, kā viss ir kārtībā. Ne tu pats domā par to glauz galvu, gulu nemierīgi, un tev jau citas, tu jau var saplānot jau cits kaut kāds, tad, tev galva ir tīrāk vienkārši pašam par to, tev nav par to jādomāt, vienkārši, izstāst, izrunā un viss, Jā, es domāju, reputācija ir tāds vārds, kas jebkuram biznesam tas ir, man liekas, kā fundaments svarīgākais, jo, reputāciju tu nevar nopirkt ne par kādu naudu, vai tu dod to servisu labu vai nav, un tas ir vienalga, vai tā ir loģistika, jā, vai santehnika, vai vēl kaut kas. Es uzskatu, jā, ka svarīgi, ka tu esi gatavs risināt to, un tu parādi arī to, ka tu zini, tu identificē, ka tā ir problēma, vai kaut kas tāds ir noticis, un tu pie tā strādā, nevis tu mūs prom no atbildības. Es uzskatu, ka Necēl klausuli. Jā, vai kaut ko tādu. Tu parādi, ka jā, ir kaut kāds force mažors, un tu viņu risini, un tu esi gatavs, jo tev rūp tavs vārds, jo palielam tas ir pirmais, ko dzird. Es uzskatu, ka ja tu esi brands, ja tu paliec jau par brandu, visādi. Dažreiz antireklāma arī ir reklāma, protams, bet es uzskatu, ka jā, tā atklātība un godīgums un vēlme labot un risināt ir svarīgākais. Un aktīva uzņēmē darbībā jau situācijas, tās jau ir, tā ir normāla lieta, ka tev visu laiku tur kaut kas tur, ja tu esi aktīvs un darbojies tur, es nezinu, man liekas, transporta padarīšanā tur vispārībā, tur, riepa plīst, tur, nezinu. Mēs par šito gan arī katrā epizodē runājam, kā riepas plīst, jā, tiešām reizēm plīst. Tas, ko tu nevari ietekmēt, vai ne? Ja tu vari vienu pateikt, bet tad tev jādomā. Protams, ir kas saprot un kas nesaprot, jo svarīgi ar ko, kas tev pretējā flangā, jo citi nesapratīs. Viņi teiks, vienalga, tu tur tā. Bet tāpēc atkal, tā komunikācija, tu redzi, tev labas attiecības izveidos ar uzticamu partneri ilgtermiņā, tad ir lietas, ko var saprast arī un pieņemt arī viņi. Un līdz ar to, es skatu, ka jā, nav tā, ka nav kļūda nekur. Es uzskatu, ka, ja tu kļūdies, tad ja ir kaut kāds kļūdas, tas nozīmē, ka tu kaut ko dari vismaz. Vismaz. Jā, vismaz. Tie, kas nekļūdās, uzskatu, ka tad neko nedari. Jā, un ir, es tieši skatījos vakar vienu tādu filmu, un tur bija tieši tā doma, ka visvairāk mēs mācāmies no kļūdām. Tāds precīzi vēl frāze, un droši vien, ka no vienas puses tā ir, no otras puses jau neviens klients un sadarbības partneris jau negrib, ka uz viņa rēķina tas notiek, vai ne? Svarīgi droši vien arī kaut kā, tad tās kļūdas un mācības tad beigās uz savu rēķina tomēr, paņemt, ja tā var teikt, vai kaut kādā brīdī arī, ja tu saproti, ka tu esi iespējams kaut kur nokļūdījies, tad nelikt maksāt klientam par to. Jā. Ja tu nepaņemsi uz savu rēķinu, tad tu nākamreiz atkal to pašu izdarīsi.
Kā, ja tu pats par to savu kļūdu samaksās, tu vairs negribēsi maksāt par to kļūdu. Tāpēc tas būtu tā kā Jā, ja tas loģiski. atkārtojas jau sistemātiski, tad tu beigās klausies. Norakstīšu uz klientu rēķinu to kļūdu, tad es varēšu arī nākamā klientu mēģināt norakstīt. Jā, bet Protams, vai tā uzņēmēja darbība būs ilgstoša, tas ir jautājums. Tas ir jautājums. Izceļš Mums jau te tāda Latvijā. ļoti atklāta saruna tūlīt aizies. Kādas jums ir bijušas lielākās kļūdas? Tad varbūt pat nekļūdas trakākā situācija, ar ko ir bijis tiešām jādīlo. Andrijs mums te vienu pastāstīja, bet tev noteikti vēl, Andrija, kāda ir. Bet, Gāja, laikam, bija projekts ar 8 mašīnām ar sandviču paneļiem. Gāja uz objektu arī. Un viss bija foršs saplans. Mums bija laikā jākrus, bija fiksēti laiki. Katrai mašīnai bija jābūt savā tur 7, 9, 11 no rīta uz kraušanos. Tad bija sarunāts objekts. Laikā arī, ka krāns ir pasūtījis, jo viņi patiešām tos paneļus kaut kā montēja. Ņēma krāvu nost, un tur bez mazliet tur ļoti šaurs logs bija. Un viss bija forši, mēs nedēļas 2 iepriekš par to tur runājām, viņam tiešām bija svarīgi, jo tur bija vairākas partijas. Vienreiz bija tas skaits, tad nākamreiz. Un viss bija sarunāts, un es vienā brīdī, laikam, vienkārši liekas, viss ir. Mēs braucam, viss forši, šoferi visi, es redzu maponā, jā, ka mēs braucam, viss lieliski. Bet es aizmirsu klientam noziņot, ka tur viena mašīna, viņa piezināja, ka šoferim tur kaut kas notika. Vai viņš tur slikti palika, vai vēl kaut kas. Un bet viņš teica, mēs it kā būsim laikā, viss forši paspēsim. Un es domāju, labi, ir kā ir. Bet es nepārbaudīju, es double check neuztaisīju. Un viņš atbrauc tur no rīta, man zvana klients, kur mašīna. Un es saku, kaut kur objektā. Un kā es pārliecināts, es saku, viņa tur ir. Es saku, nevienas mašīnas pat nav, pat rindas nav, nevienas nav izveidojies. Es sāku zvanīt, ka, jā, klau, man tur šoferis pavisam, viņam tur sūdīgi palika, mēs atvainot par vārdiem sūdīgi. Tas ir literārs. Mēs tur gaidam, meklējam maiņu, būsim tikai tur pēc 2 dienām. Tur, distance uz Norvēģijas kaut kādiem ziemeļiem. Mēs tur mēģinām atrast kaut kādu šoferi, un es saprotu visu. Un viņš tur, protams, 5 vārdi, tur piestāv vārdos, man krāns paslīt tik un tik maksā, un tu vispār saproti, un es tāds sēžu kādi mati jātur, bet gaisā sēžu un domāju, ko darīt tagad. Ko darīt tādā situācijā? Zvanu transporta kompānijai, bet man bija partneris viens ļoti labs, ar ko es arī ar sandviču paneļiem nodarbojos. Viņam Norvēģija bija bāze, kur viņš izmantoja, un viņam šoferi pārsvarā tur brauc. Un viņš man dabūja šoferi no Norvēģijas, kas burtiski atradās tur 200 km attālumā, bet viņš samainīja un dabūja to fūru, savāca, aizbrauca. Tas viss maksāja, protams, bet mēs atrisinājām operatīvi, ka nebija jāgaida tās 2-3 dienas tur, kamēr viņi atrod to risinājumu. Viņš man palīdzēja un viss. Es, protams, neteikšu, bet klients par to nemaz, tā kā es pastāstīju, ka es atradīšu risinājumu. Viņš nezināja, kāds tas risinājums palielam bija. Svarīgi bija, ka es viņam iedot to risinājumu maksimāli ātri. Atrisināt. Auto bija tajā pašā dienā. Vienkārši, višķi pamainījām tos izkraušanas logus. Tā ir tāda spilgta, es atceros, jo tās emocijas, tas līmenis, emocija bija ļoti augstā līmenī no paša rīta, tāpēc tas tāds spilgs notikums, ko es atceros. Mūsu uzdevums bija... Ko tu darīji pēc tam, kad tas viss bija beidzies? Neko. Turpināju strādāt. Jā, tā kā visi it kā nekas nebūtu bijis, vai tev ir tomēr kaut kāda rituāla? Jā, saproti, ka tu iespējams, tu jau jūti signālu, ka kaut kas nav varēja no dabūt, tiešām pārbaudīt, pārliecināties vēlreiz, ko parasti mēs visi, mums ir jādara, to jāzina, tīpaši pie tādiem kaut kādiem projektiem, bet es paļāvos laikam, vai kā to var pateikt, es zināju, ka jābūt visam forši. Un palielam tā ir daļa, varbūt, cilvēciskais faktors vai visu. Tālāk turpināju strādāt, jo bija paralēli darbi vēl, kas ir jādara, tāpēc... Vēl bija vēl citu klientu. Ienāc nākamās īzīs situācijas. Kad tu jau aizmirsti, tu jau, kas jau bija, jau izcētas jau. Arī tā varbūt, ka tur tāda problēma, bet kādam tiešām palati no Francijas iet, un viņš... Man jābūt 12 palatē bija, un es tā kā būs 2, un kā tas nedars, ka jums viena palatē. Un tev, katrs cilvēks pa savu. Ātri atgriež atpakaļ tev. Jā. Individuālā pieeja, Sergej, liels paldies par šo stāstu. Andrija, tev ir vēl kaut kas bez tām trakajām robežu piedzīvojumiem? Es jau saku, es tāds
man tas rakstura īpašība ir tāda, ka es sliktās lietas neatceros. Šitā ir viena ļoti laba tāda rakstura īpašība, vai tā īstenībā tāda kompetence, ko iemācīties. Varbūt visiem tikai vajadzētu. labās lietas. Es arī īstenībā nemēģinu atcerēties sliktās negatīvās pieredzes, bet tā bija pieredze, no kuras mācījos un kuras ņemu vērā, pēc to atceros, jo tas bija tā, ka es zinu, es sākumā skatos, ko es izdarīju un ko es varēju darīt citādāk. Un tu tādu pašu refleksiju uz sevis uztaisi, un tad tu savu iegaumē, un tad tu iegaumē, kurā situācijā tas ir bijis. Bet ja ikdienā kāds tev, klients vai transports partneris uzbuļauj, tad es vairs, tā ir ikdiena, tas ir normāli. Tad tu tam nepievērs uzmanību, negācijām tādām. Nu jā, es atkal cenšos pie savu tā produktu jaunā strādāt, kas īstenībā citreiz liekas, ka bišķi pat raki ir, ka tu tik skurplos strādā un ka tās kļūdas, tu varbūt tādas baigās tev nav bijušas tādas kļūdas, ka tu viņu mēģini uztaisīt tik perfektu. Citreiz liekas, nav vajadzīga tā perfekcionisms, ka gribās kaut kur varbūt tās arī kaut ko, tur vienkārši citreiz tu kavējies tajā savā perfekcionismā, un tad gribās varbūt tās labāk kaut kādu kļūdu pieļaut, bet ātri viņu izlabot, tad ej tālāk. Bet tu atkal gribi to produktu tik perfekti uztaisīt, ka tu nekusties uz priekšu, bet labāk varbūt tās tiešām citreiz pieļaut kļūdu, tu ātrāk aizies uz priekšu. Tā kā tas arī tāds ir īstenībā ir tāda lieta. Perfekcionisms ir ļoti sarežģīta lieta. Jā, bet varbūt bez perfekcionisma nebūtu ļoti daudz lietu, vai ne? Un ir tas šis teiciens, ka labāk kaut kas ir gatavs nekā perfekts, ja? Ka mēs jau visu laiku to īpaši kaut kādu produktu varam uzlabot, tas un tas, un tad kaut kādā brīdī tev ir vienkārši viņš jālaiž tirgū. Jā. Tā arī citēt mūsu Ingas Delbas grāmatu. Lielisks, lai produkts ir nevis perfekts. Lielisks, jā. Lielisks. Man liekas, ka mums te tā diezgan lieliska saruna, pat ne perfekta saruna noteikti, viennozīmīgi ne, bet lieliski noteikti. Domājot par nākotni, un droši vien šī būs tāda noslēdzošā daļa mūsu sarunai. Un kā jūs vispār skatāties uz nākotni? Savā biznesā, savā nozarē, Sergei, loģistikā, kā tu skaties, Andrī, kā tu skaties uz TB-box nākotni un vispār labierīcību jomas nākotni? Es noteikti skatos pozitīvi uz nākotni. Un es skatos uz to, ka lielai daļai cilvēku pēc labierīcībām būs tīras rokas. Sterils. Labs apmeklējums, laba apmeklējuma pieredze to labierīcību un tīras rokas. Tā es skatos. Tīras rokas ir ļoti, ļoti svarīgas. Tas jau tagad arī pētījumus un datos ir balstīts, ka tā ir viena no tā pamatlietām, lai mēs vispār justos labi, būtu veseli, neslimot ar visādām lietām, ko nevajag slimot, ir jāmazgā rokas. Man ir tāds teiciens, zini, ar ko TB-box atšķirās no politikas? Nē. Ar TB-box jums vienmēr rokas būs tīras. Skaisti. Šis taču bija viens jaudīgs sauglis, ne? Klausies, tu jau šito izmanto kaut kur mārketingā? Pa bišķiņām. Daudz nevar uzreiz tā iekšā tā. Vajag tam pa bišķiņām. Uz šito te es viņu izmantošu, tuvosies mums tagad rudenī. Tad šitām teicienām būs vairāk tāda. Sostīklos to uzreiz tā. Es biju tagad izmantojis šito teicienu. Es biju hokeja kreklu uztaisījis uz čempionātu TB-box, un tad man apakšā bija uzrakstīts tīras rokas, tīra spēle. Tur var patiesībā dažādām situācijām, bet cik labi, vai ne? Tas ir vienmēr, tas ir ļoti labi, vienmēr, tā kā zīmolam un sauklim jābūt tādam, kur var arī pielāgot dažādām tām situācijām. Vai ne? Es atradu, ka es tur varu, tur. Lieliski. Tad vismaz arī mūsu podcastu klausītāji, skatītāji būs arī dzirdējuši dažādas saukļu versijas, varbūt atcerēsies par TB-box. Sergei, kā tu skaties nākotnē? Kā es skatos nākotnē? Optimistiski es gribu skatīties. Ņemot vērā, ka es sāku strādāt jau tādā turbulentā laikā, tur karš Ukrainā, tad šis Irāna, tad viss tieši pēc Covid es tur sāku darboties Vervo. Un teiktu tā, ka es gaidu miera laikus. Laikam, tad, kad pasaulē būs miers, mīlestība un ekonomikas izaugsme kaut kāda, un es tā arī uz to skatos, ka cerams, ka drīz viss beigsies un mēs varēsim normāli strādāt, piedāvāt
pēc iespējas izdevīgāku un kvalitatīvāku servisu klientiem, ka tiešām klientiem nebūs arī jāskatās tikai uz izmaksām, jo kas ir saprotami lielākoties, ka varēs arī skatīties uz servisu, vairāk koncentrēties uz to, ka visi sapratīs, ka izmaksas nav tikai vissvarīgākais. Palielu mieru, mīlestību gaidēs tuvākajā nākotnē, un es uzskatu, ka loģistika arī no tā tikai būs ieguvējs loģistikas jomu, tāpat kā arī visi uzņēmumi, kas darbojas vispār loģistikā, ar kravu pārvadājumiem, eksportu, importu. Tā laikam. Viss, kas mums vajadzīgs, ir mīlestība. Pilnībā piekrīt. Tāda dziesma vispār. Jā, viena no svarīgākām lietām. Jā. Nu, ko, par to mēs esam viens prāts laikam vienojušies šajā sarunā, un es nezinu, ko domā mūsu skatītāji, klausītāji. Jūs droši varat iekomentēt, ko jūs domājat par to, ka miers un mīlestība ir svarīgas lietas arī uzņēmējdarbībā, arī biznesā. Bet, noslēgumā varbūt ir kaut kas, ko jūs gribat pateikt, tad, kad mēs šobrīd pavisam tad beigsim un varētu teikt, liksim komatu tai sarunai, un tad jau nodosim mūsu foršo klausītāju un skatītāju rokās. Ko es varu pateikt? Katru ceturtdienu nākiet uz viesnīcu Belavju, piesakieties uz BNI tikšanos, nākiet iepazīties ar jaudīgiem uzņēmējiem un taisam biznesu. Jā, pieklīrt. Paplašināt savu kontaktu Tik vienkārši, jā. horizontu. Paplašinām loku, jā. Tas visiem biznesiem palīdzēs kopā. Atrast risinājumus it visam. Ja dažreiz, ka tu esi viens, kas saka, viens kareivis dārzā nav cīnītais. Es nezinu, racējs vai kas, es nezinu. Jā, tad tur būs tāda ļoti laba vide, kur palīdzēt attīstīties un vienkārši meklēt sadarbības partnerus. Tā kā jebkurai nozarei, arī jūs. Tieši tā, visi forši, liels paldies. Jā, Andrijs, Sergej, liels paldies par sarunu. Arī viens runātājs nav runātājs, ar vienu kāds dialogs, vienam pašam nesanāk. Ja ar sevi var parunāt, tas ir forši, un to vajag darīt laiku pa laikam, bet visforšāk īstenībā runāt kopā un runāt brīvi, runāt forši. Liels paldies jums šodien par sarunu. Skatītāji, klausītāji, mēs ceram, ka jums patika, iekomentējiet, pašērojiet, palaikojiet, visu kaut ko citu, jūs kurā platformā mūs redzat un skatāties. Tiekamies nākamajās epizodēs, jo mums ir vēl ļoti daudz foršas tēmas, ko ar jums pārunāt, un droši arī uzrakstiet savā komentārā. Varbūt ir kāda tēma vai cilvēks, ko jūs labprāt satiktu šajā podkāstā, droši arī to rakstiet. Uz redzēšanos!